Līdz ar pavasara iestāšanos ceļu kaisīšana ar sāls un smilts maisījumu vairs nenotiek, taču tas nenozīmē, ka automašīnas joprojām no šīm vielām necieš. Korozija tik un tā turpina savu darbu, jo pa ziemu ir paguvusi ieēsties metālā. Taču šo procesu ir iespējams apturēt, un kā izrādās, par rūsu spēcīgāk ir nevis ķīmija, bet gan ekoloģiski tīrs, dabai draudzīgs produkts Crown T40. Lai pasargātu automašīnu no rūsēšanas, šo tehnoloģiju jau vairāk kā 25 gadus pielieto Kanādā. Tagad Crown ir arī Latvijā. Bet pirms tiek veikta pretrūsas apstrāde, automašīnu no visiem netīrumiem nepieciešams nomazgāt. Kad tas izdarīts, sākas rūpīga auto apstrāde, piekļūstot klāt pat šķietami neiespējamās vietās. Mēs varam redzēt šeit pašu apstrādes procesu apakšai, kurā tiek izmantoti speciāli uzgaļi, tādā veidā iekļūstot visās nepieejamās vietās, kur, piemēram, lai iekļūtu, būtu vienkārši jāmontē šīs detaļas nost. Tiek padots ar gaisa spiedienu 8 atmosfēras, līdz ar to nokļūstot reāli tajās porās, pat kurās nav iespējams iekļūt. Ja? Pat cik izejviela Crown T40 ir ļoti plūstoša un pieņem spējas pielikt visām metāla detaļām, arī, teiksim, gumijas ieeļojot, plasmas lietas, tad viņa uzklājās virsū un paliek tur un aizsargā šīs te metāla detaļas. Tā kā šeit mēs varam redzēt, tagad tiek izmantots tievais uzgals, lai, teiksim, izpūstu visas tās nepieejamās vietas, kuras ir nosekts jau ar kādām virsdetaļām. Tagad mēs varam redzēt, ka tiks izmantots lielais uzgals, tādā veidā noklājot visu lielo virsmu, jo apakšē ļoti būtiski ir ar šiem maziem uzgaļiem piekļūt visās neiespējamās vietās, kur ir šuves visas, savienojuma vietas, teiksim, bremžu trosītes, kas ir visas tās lietas, kas ir sāpīgākās, ko sāls un dubļi un ūdens kopā bojā. Ja. Ar lielo pistoli mēs noklājam pilnībā visu apakšu, ja, un tā kā jau teicu, teiksim, pats pamatbūtība ir pielikt šīm te metāla detaļām, izveidojot tādu aizsargu klānīti, neredzam ar aci varbūt, bet kas atgrūž mitrumu, ko uzreiz var redzēt atkal ar aci. Jā, teiksim, kad varam apstrādāt mašīnu, mēs pēc kādu laiku varam pacelt augšā, apakša ir visnotaļ tīrāka pa 90% un viss mitrums kopā ar sāļiem smilti tiek atgrūsts. Jā, teiksim. Tas pats galvenais, kas pierāda to, ka produkts strādā. Ir pabeigta apakša apstrāde pilnībā, auto tiek nolaists līdz pusē un tiks uzsākta arku apstrāde, kas ir ļoti svarīgi, teiksim, jo tā ir tāda otra agresīvākā vide, pat cik, teiksim, auto visu laiku pārvietojās un tas, kas tiek mests augšā no ceļa, ja, kopā sāls, smiltis, ūdens, tas ir ļoti agresīvs priekš auto arkām un tam līdzīgi. Mēs izmantosim tādu pašu tehnoloģiju, ar maziem uzgaļiem mēs apstrādāsim arkas un tādā veidā uzklājot virsū Crown T40 izejvielu, kas paliks tur un turpinās aizsargāt no mitruma, no sāls, no smiltīm. Bet kā tad ir īstais laiks, lai veiktu automašīnai pretrūsas apstrādi? Šķiet, šīs jautājums nav mazsvarīgs tiem, kas nolēmuši savam auto piešķirt pēc iespējas garāku mūžu. Kā skaidro Crown speciālisti, to var veikt gan jaunām, gan lietotām automašīnām un pat tādām, kas jau manām ir sarūsējušas, bet korozijas procesu nepieciešams apturēt. Tiesa, ražotāji jau pirms auto izlaišanas no rūpnīcas pretrūsas apstrādi ir veikuši. Taču tā nedarbojas mūžīgi, tāpēc arī auto dīleri iesaka veikt šo pasākumu, jo laicīgāk, jo labāk. Kad ir apstrādāta auto apakša un ārkas, tas pats process tiek veikts durvīm un auto korpusam kopumā. Tas ir ļoti svarīgi metālu no iekšpuses aizsargāt, jo mēs neviens nezinām, ja mēs noņemsim apšuvi, ja, teiksim, durvīm, ko mēs tur ieraudzīsim. Ja. Un cik rūpīgi ir metāls apstrādāts no šīs te puses rūpnīcā. Ja. Tur arī ļoti krasi atšķirās šī te apstrāde. Ja. Negribu ne izcelt, ne nopelt kādu, ja, bet teiksim, es varu pateikt, ka viņi atšķirās ļoti krasi. Ja. Redzes parādīšu, mums ir speciāli šis te uzgals, ja, kurš tas ir durvju uzgals, ja, ar ko mēs šādā veidā tiekam iekšā durvī visā. Ja. Un viņam ir speciāli šī te izplūdes rieviņu šo pusi. Tas nozīmē, ka mēs šādā veidā apstrādājam tikai metāla pusi, kas ir šī te metāla pusi, kas ir tas, kas ir svarīgākais, kas ir jāapstrādā. Jo, teiksim, dekoratīvā puse durvīm, protams, ka nav jāapstrādā. Ja.
Un ir ļoti svarīgi no durvis izspiest visu kondensātu ārā, kas ir sakrājies, jo kondensāts tam jau vairs nav nekāda sakara ar sāli, ja, un ar to, ko mēs kaisam uz ceļiem. Tam ir sakars tieši ar gadu laika maiņām, respektīvi silts augsts, un viņš visu laiku tur ir. Un, tā ir tā viņa būtība, ja, teiksim, metāls no iekšas nav pietiekoši labi apstrādāts, tad viņš šo te procesu sāk veikt no iekšas. Tamdēļ, nevienmēr, bet ļoti bieži, ja mēs redzam burbuli uz lakotās virsmas, tad iemesls tam ir metāla rūsa no iekšpuses. Tamdēļ mēs izmantojam esošos piekļuvs punktus. Ja nepieciešams, mēs izveidojam attiecīgi pēc autorūpniecības normatīviem jaunus piekļuvs punktus, aiztaisot viņus tiet pilnīgi identiski tāpat, kā ir, teiksim, to dara autorūpniecībā. Nevar neko atšķirt. Jā. Un tas pats galvenais, tas neatsauc nekāda veida garantijas un nemaina neko sliktu automašīnas specifikācijā vai, teiksim, drošībā vai kā savādāk. Šeit slieksnī, ja, mēs varam redzēt šo te vietiņu. Nepateiks, ja, ka tas ir darīts teiksim, speciāli, un tas arī ir tā pamatbūtība, ka nevajag baidīties par to, ka šeit kaut kas var sākties arī, ja. Tur ir pilnībā viss pēc tehnoloģijas. Šīs te uzlikas arī ir autorūpnīcā izmantojamās uzlikas, kas ir speciāli tam paredzēts. Ja. Nākamam kondensātam nākot, viņš par šiem te tehnoloģiskiem caurumiem durvīs apakšā, kas ir, viņš vienkārši tek ārā. Ja. Viņam nav spēja tur palikt iekšā, viņš nevar tur uzkrāties. Šī mums ir tāda parauga Mazda. Šeit mēs varam redzēt, kad ir puse no motortelpas veikt šī te apstrāde. Ja. Uzskatām, varam pastīties uz rūsējošo metāla detaļu, ja, kad viņa ir piesūkusies pilna ar šo te izēvielu un palikusi tumša. Ja mēs varam pastīties šeit, tad sausa, gaiši brūna rūsa turpina savu darbu. Ja. Šeit process ir apturēts un viņi paliks tādā izskatā. Protams, ja, teiksim, patērētājs negrib šādu izskatu, viņš var no sākuma viņu sakopt un pēc tam apstrādāt. Tad viņi nenonāks pie šāda te izskata vairs nekad. Ja šī te Mazda būtu no nulles apstrādāta, tā kā viņa tika nopirkt Latvijā 4. gadā, tad viņas izskats būtu pilnīgi perfekts, viņa būtu tā kā jauna. Ja. Kur mēs varam redzēt arkas, ja, teiksim, vizuāli rūsējošā vieta, kas ir, ja, viņa ir tumša, piesūkusies viss ar šo te izēvielu. Ja. Protams, vizuāli, ja grib uzlabot šo, tad viņi ir jāslīpē, ja nepieciešams ir jāmetina un jākrāso. Ja. Tas runājot par šo te daļas pusi, ja mēs ejam uz otru pusi, tad tur, kur nav apstrādāta, tad mēs redzam to, kad mašīna tikko ir atbraukusi, bija mitra, viņa jau kļūst sausa. Ja. Šeit ir gaiši brūnais redzams, ja. Šeit viss uzskatāmāk. Ja. Viņa jau paliek sausa, tas nozīmē, ka tad, kad metāls ir mitrs un pilns ar ūdeni, ar sāli, kas, protams, visvairāk arī ziemā arkās dara to neķītro darbu, tad paliekot sausā telpā, viņi izžūst. Ja, un šī sāls arī ļoti smuki izdara savu darbu. Ja. Otrā pusē arkai viņa neizžūst, viņa ir pilna, piesūkusies, un šī sāls notek nost, un viņi nevar neko izdarīt. Ja. Un tas viss uzskatāmāk, šitās te, kur bija. Te viņš viss ir, pilns piesūcies, tas pats ar visu ir. Un šeit uz bākas arī var redzēt, viņš stāv virsū. Krona T40 iedarbības laiks ir 12 līdz 14 mēneši, tāpēc speciālisti iesaka pretrūsas apstrādi veikt regulāri. Garantijas laiks Krona paveiktiem darbam ir 1 gads. Pieņemot tiek veikta visa pirmsapstrādes apsekojuma lapa, ja, kur klients parakstās, kur mēs veicam diagnostiku par to, kas ir noticies, kāpēc, un ja ir kaut kādi esošie rūsas bojājumi, mēs viņus atzīmējam, un to, ko mēs, teiksim, garantējam klientam, ka šis te rūsas vieta, viņa neturpinās strauji plesties. Ja loģiski, ja mēs ņemam, piemēram, centimetru, redzam rūsu vizuāli, ja, pēc apstrādes ir pieļaujami viņas turpinājums milimetrs, ne vairāk, ja, jo process ir apturēts, ūdens un viss ir izspiests no šī te metāla detaļas, bet kaut kādu milimetru tas, kas ir gājis priekš, viņš var paiet, bet tas arī viss process nevar iet, pēc gada nevar būt
1,5 centimetrs vai 2 centimetri. Ja? Tas ir tas, ko mēs garantējam. Ja, ja nu vienīgi nenotiek tāda lieta kā ļoti stiprs mehānisks bojājums, ja, kā piemēram, ja mašīna ir nokļuvusi avārijā, vienalga vai vainīgs ir pats autobraucējs vai ne viņa vainas pēc, obligāti ir jāatbrauc pie mums, un mēs pa velti šo detaļu apstrādājam vēlreiz. Garantijas talons, ja? Cilvēkam, un tas ir uz mazlietotām mašīnām, uz jaunām mašīnām. Šī garantija attiecās uz 1 gadu, uz visām detaļām, kas tika apstrādāts. Ja. Cilvēks var droši doties sāls ceļos. Mēs veicam arī industriālo apstrādi, tamdēļ ir šī mobilā vienība. Mēs varam veikt apstrādi tornim, kas stāv pļavā. Vienīgais nosacījums, kas ir, viņam ir jābūt metālam, ir jābūt tīram, nomazgātam, ko arī mēs varam izdarīt, un pēc tam mēs klājam virsū šo kraunu izejvielu, tādējādi aizsargājot metāla konstrukcijas, ja, no šīs rūsēšanas un no bojāšanās. Respektīvi, industriāls segments ir, tā vienkārši izsakoties, viss, kas ir no metāla. Tātad tilti, torņi, dzelzceļš. Ja mēs varam pieskaitīt pašu, teiksim, vilcējus, transportu, smago transportu, visu, teiksim, kas ir saistīts ar smagojumu metāla industriju. Viens no tādiem soļiem Kanādā industriālajā segmentā bija tieši Toronto tilts, ja, kas pilnībā tika apstrādāts un tiek apstrādāts vēl joprojām. Ja. Tad industriāli ir šie 3 gadi, kad mēs dodam garantiju, kad metāls ir pilnībā pasargāts. Pēc tam, protams, process ir vēlams atkārtot. Ja. Tas nenozīmē, ka viņš nedarbojās, bet garantija mēs varam dot uz 3 gadiem. Ja. Crown Rīgā Jūrkalns ielā 100 pa ceļam uz lidostu. Klientiem, kuri būs braukuši tālāk par 100 km no Rīgas, Crown dod 10 latu degvielas atlaidi, uzrādot tehnisko pasi.